Ēters aizgāja, ja? Super. Sveiciens tad visiem klātesošajiem un arī tie, kas skatās šobrīd manu lekciju par kompozīciju tiešsaistē, tā laikam būtu pareizi teikt. Un, es te tā domāju, ko varētu pastāstīt saistībā ar to, ko es īstenībā daru šobrīd pēdējā laikā. Es te uztaisīju mazu tādu jau sagatavīti ar diviem instrumentiem. Synth bass un synth strings, tāds sintētiskais bass un sintētiskās stīgas. Man sintezatori ļoti patīk īstenībā, tāpēc es arī izvēlējos šos divus instrumentus, bet bišķiņ varbūt par to, kā šis laiks ir ietekmējis mani. Ļoti skaļa balss man ir šeit zālē. Es domāju, ka varbūt drusciņ var klusāk zālē, ļoti skaļi. Un, es esmu bundzinieks, pēc profesijas, teiksim tā, bet kompozīcija man ir tāds diezgan svaigs lauciņš īstenībā, bet, teiksim, savā pieredzē, profesionālā bungu pieredzē ir apmēram jau, ir 20 gadi. Un pirms tam es spēlēju klavierus. Mūzikas skolā diezgan daudz es spēlēju klavierus, bet tas bija vairāk tāds klasiskās klavierus. Tur Bachs, Beethovens, Čaikovskis, Šopens un tā tālāk. Ļoti iedvesmoja, jo tajā laikā, teiksim, es pats, teiksim, tie ir kaut kādi 90. gadi, 80. beigas, 90. sākums līdz 2000. gadam. Nebija informācijas īpaši daudz, nebija YouTube, kur varēja klausīties labu mūziku, piemēram, džess. Ja? Šī džeza nedēļa, jūs varat stādīties priekšā, varbūt jūs nevarat, bet tie, kas ir padzīvojuši tajā laikā, tā informācija un tā mūzika, ko mēs dabujām, bija, nebija pieejama, vienkārši nebija pieejama. Un tā klasiskā mūzika bija tā, kas man ļoti patika. Un, teiksim, salīdzinājumā varbūt ar to populāro mūziku, kas arī tajā laikā bija, vai ne, tur visādi tur estrāde un tā tālāk. Es domāju, viņa pa lielam neatšķirās ar to, kāda mūzika ir mūsdienās. Tikai tiek izmantot pilnīgi citi skaņas elementi, efekti, apstrāde, vai ne? Un es noteikti neesmu no tiem, kas domā tādā populārās mūzikas žanrā, tipiskā. Jūs zinat, pieņemsim, saucamie hīti tiek rakstīti. Es vienkāršā valodā runājot, do mažors, absolūts do mažors, tātad bez zīmēm. Cik dziesmas ir uzrakstītas, teiksim, ar šādiem akordu secību, teiksim. Un tas arī viss. Man tas liekas drausmīgi garlaicīgi. Reāli, tas ir hardcore, pilnīgs manām smadzenēm, manai būtībai, manai pieredzēji, tas ir liekas hardcore. Bet cilvēki 90% klausās šo mūziku. Un, tur ir izskaidrojums tāds, ka viņa ir vienkārša mūzika un tur cilvēks negrib iespringt. Tur tā jau ikdienas problēmas un darbi un nedarbi. To, kā mēs savu dienu pavadam, tad, šis ir tāds dvēseles veldzinājums, ir beats apakšā, ir hīts. Es bišķiņ savādāk domāju, un, godīgi sakot, pēdējā laikā dzīve ir man piespiedusi īstenībā diezgan daudz rakstīt mūziku, un es esmu ļoti pateicīgs par to, ka tā tas ir, jo tas man ļoti patīk. Un šobrīd es esmu uztaisījis īstenībā savu tādu, bez mikrofona,
virtuves setepiņu, man tur kafija stāv, ja, tur kaut ko es no rīta tur piesēžos un čubinos tur virtuvē. Un man jāraksta mūzika, man ir teiksim, konkrēts laiks, es uzrakstīju pāris skandarbus. Pirmais man uzzvanīja Kārlis, mans vecais kolēģis un draugs. Mēs kaut kad pirms 20 gadiem bišķi mazāk spēlējām tādu Silvesteru orkesteri, tad Kārlis nodibināja City Jazz Big Bandu Ārņa Mēģņa klubiņā, tādā foršā vietā Ģetrūdas ielā. Un, mēs tur spēlējām, darbojāmies, tā bija Big Banda mūzika. Tajā laikā es ļoti aktīvi spēlēju kā bundznieks, man liekas, sastāvos 100 vienlaicīgi. Tas man bija tāds baigais izaicinājums, vai ne? Un, protams, par mūziku, kā bundznieks, tu esi principā, es saucu bundznieku mūsdienās kā modernais diriģents. Jo tā tas arī ir. Bundznieks ir diriģents. Ja tu stāvi, teiksim, tev ir orķestris un diriģents stāv ar muguru pret skatītājiem un diriģē. Bet tāpat laikā kādu bagāžu viņš nes, teiksim, jo viņš ļoti daudz labi, viņam ir tā partitūra, viņš jau saprot arī nots, viss tur ir kārtībā, bet kādu bagāžu viņš iet caur tai mūzikai, viņi caur mēģinājumu procesiem, katru niansi, es domāju, jebkurš sevi cienījams diriģents, viņš ne tikai viņš zina skandarbu, ne tikai viņam ir sava vīzija, kā viņš viņu redz, bet arī es domāju, ka viņam jāzina arī ļoti tādas iezīmes, kā, teiksim, biogrāfija par katru mākslinieku, viņa kaut kādas lietas, lai viņš varētu tā dziļāk izprast to mūziku, ko viņš tajā brīdī atskaņo, diriģē. Un tad bundznieks vienkārši, es kā bundznieks, es jau tieši to pašu daru, tikai pie bungām. Un es klausos, man jāzina, ko es spēlēju, man jāzina akcenti, man jāzina harmonija, man jāzina dziesma. Es nevaru vienkārši skatīties notīs un spēlēt, kas ir rakstīts, jo tas ir ļoti sekli un tu īsti nezini. Ja tu nezini, labi, paņemsim maestro Raimondu Pauli, ja tu nezini, teiksim, Mežurozīte, ja? Vai tur kādu no viņa tur hītiem. Ja tu nezini, kā tu vari balli spēlēt, ja tu to dziesmu nezini. Taču, ja tu uzliec nots, tad tas ir ļoti dīvaini. Tev jāzina. Tev ir dziesmas, kuras ir jāzina. Sevišķi tās, kuras tu spēlē. Ja, kuras jūs spēlējat, atskaņojat, viņas ir jāzina. Un bišķiņ tā, tiešām jāzina. Un ne tikai melodija tur. Ja, bet arī harmoniski, kas tur notiek. Tas ir tāds, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, ejot laikam, tu šo mūziku ļoti daudz mācies, tu viņu zini. Es neesmu pianists, es absolūti neesmu pianists, ļoti slikti spēlēju klavieres, bet man iemaņas ir. Un tās iemaņas ir vairāk tas no tiem gadiem, ko es esmu pavadījis uz skatuves, spēlējot, mēģinot un šobrīd arī rakstot. Un tad atgriežoties par tēmu Kārlis Munuzi, viņš saka, klausies, Anģi uzrakstīja Big Bandam, negribu uzrakstīt skandarbus. Tāds, wow, uzreiz. Es tā īpaši neesmu rakstījis, es tur savu pirmo albumu pirms kaut kādiem, gada, 2 izlaidu. Un tas man bija tāds, ok. Un es jūtu baigais challenge būs. Es saku uzreiz, es tur nedomāju, saku jā, jo man patīk izaicinājums. Es tur nemāku, man tur jāpamācās. Un šādi, manā vecumā, man liekas, domā tā jau ir diezgan neveselīgi, ka man tur jākačājās un jādomā. Man vienkārši tas ir jādara. Un es pateicu jā. Un ar to dienu īstenībā, spēt iedomāties, Big Bands, tur ir daudz instrumenti, daudz instrumenti un tā tālāk. Tad jāķerās klāt ir. Un kā veidot, klausos atkal kaut kādas tur entos ierakstus, tur vecākus, jaunākus. Tipisks Big Bands, blā. Kaut kā man neiet, kaut kā man gribās. Īsumā ģeniāls teiciens, ko meistars Kulakovs teica, viņš teica, jaunu mūziku raksta tie, kuriem vecā ir apnikusi. Un man bija sajūta, ka tā mūzika, viss tas klišeji ir tāds, šādi ir jābūt. Un es no tiem rāmiem momentāli, tas vienkārši es gribu tā, lai tas nav bijis.
Jo, iet tālāk. Protams, ka tas viss ir šeit, kā tu jūti mūziku. Vai ne? Tas ir nenormāli svarīgi, jo dzirdēt to, kas notiek, sajust, kas ir šeit, un uzrakstīt to, tas nav nemaz tik vienkārši. Tas ir, tā ir baiga atbildība, jo cilvēkam jūs nododat to, tas tā kā grāmatu rakstīt vai dzeju, tas ir ļoti, ļoti personiski, un tāpat laikā mēs nevaram tur haltūrēt vārdiņš, ja? Man liekas, tas ir bīstami diezgan. Un, ja mēs ņemam teorētiski lietas, teoriju es mācījos ārprātis daudz gadus, solfeģo, ļoti interesanti. Es parasti nesapratu, teiksim, kāpēc solfeģo es tur 5 minūtēs uzrakstu diktātu, un pārējie tur sēž, tur kaut ko domā. Man nav absolūtā dzirde, bet man dzirde ir ļoti, ļoti laba. Un to jau man teica jau skolā, tu baigies sliņķis, bet tev baigi labā dzirde. Jā, es zinu, ka man ir laba dzirde, bet teiksim, šīs ir tās teorētiskās lietas. Treniņš, trenēt dzirdi un nenormāli svarīgas lietas, bet ņemt kā pamatu solfeģo teoriju, rakstīt mūziku, manuprāt, tas ir bišķiņ nebūtu pareizs. Es nezinu, kāpēc, bet es jūtu, ka tas nav pareizs, teiksim, zinot to, ka tur kaut kāds tur zināmās. Jā, tur 2-5-1 pieņemsim, jā. Un, un tad, ko es varu ar to darīt? Ja man ir kaut kādas akordu secības, es jau jums iepriekš nospēlēju. Ja? Tad tas ir viss, ko es māku. Vai es esmu gatavs rakstīt mūziku? Nē. Man ir šīs visas manas zināšanas ir jānoliek malā. Un tad es varu sākt rakstīt. Visas zināšanas, visu es nolieku malā, un man ir jāpieslēdzās bišķiņ smalkākā domāšanā, kas ir tas tēma. Ja? Labi, to Big Bandu es izcīnīju, uzrakstīju 5 dziesmas kopā ar Aju Vītoliņu, nospēlējām pāris koncertus, ļoti skaisti koncerti. Un tad nolēmām vienā brīdī, kad ar grupa Lupa, es arī spēlēju tādā fusion jazz grupiņā, ka vajadzētu uztaisīt kaut ko ar simfonetu. Un tad šobrīd es strādāju pie simfoneta, raksta mūziku, un tas ir challenge, riktīgs challenge, tāpēc, ka tie mūziķi, Normunš, viņi ir amazing mūziķi. Tehniski es tur paklausies viņa koncertus, tur ir wow. Un ziniet kā, ja es arī, ja teiksim, šī challenge nav mūziķim, ka viņam ir partijas akordi, kas viņus ved cauri tam manam redzējumam, tādam dabiskam, nesamākslotam, tad tas arī ir fans mūziķiem. Bet ja mūziķim ir jāspēlē viss koncerts, tur 4 akordi, stīgas, velkošas, tas ir šausmīgi garlaicīgi. Varbūt kādam tas patīk, un es pieļauju domu, ka ļoti patīk, varbūt, bet vai mūziķim tas ir interesanti? Man liekas, ka jābūt ir tā, ka tas, ko tu dzirdi, pirmkārtām tas, ko tu dzirdi, ir pats svarīgākais, nevis tas, ko tu zini. Un tas, ko tu dzirdi, tu centies maksimāli smalki, detalizēti to izstāstīt mūzikā. Tas nav vienkārši akords, tā ir melodija, visādas tur odziņas salikt, tur kaut kādas tur partijas, tur smalkumi kaut kas. Es domāju, ka es arī varbūt uzlikšu kaut kādu epizodi pēc tam, ko es tur apmēram daru. Tādā ļoti klasiskā izpausmē, nekādas tur, es šobrīd strādāju pie 5. gabala, es viņu nobeigšu. Tas prasa apmēram mēnesī 1 skaņdarbs. Ja jūs spējat iztēloties, teiksim, tā kā es to mūziku redzu, un, protams, mūsu diena ir tik gara, cik ir. Ja jūs ejat uz skolu, jums jādara tas, ir katram savi pienākumi, tieši tāpatās kā arī man.
tur visas lietas, ja? Un nevar vienkārši 10 stundas rakstīt, jo tā procesora darbība tajā brīdī ir ļoti, es teiktu, vairāk par 3, maksimums 4 stundām nespēja koncentrēties. Tad vienkārši ausis sāk melot, tu vari sākt taisīt visādas muļķības, un tad ir pauze, vai vienkārši tu ķeries klāt nākamajā dienā, varbūt tu esi uzrakstījis tikai 4, 8 takts, ja, bet vairāk arī nevajag. Un to es arī esmu sapratis, kad rakstot mūziku, mēs nesteidzamies. Mums nav kur skriet. Ja arī nesanāk, mēs varam vienalga metam laukā. Mēs mācamies, mēs attīstam savu skilu, ja, savas prasmes, rakstīt mūziku, jo tas tiešām ir ļoti tāds challengeīgs, izaicinājums liels. Un tas ir labi. Un ko es tagad, es te uztaisīju 2 instrumentus, kā jau iepriekš teicu. Mēģināsim tajā pašā do mažorā. Es jums parādīšu varbūt pāris taktis vienkārši, kā es strādāju. Es teicu, ka es neesmu pianists, es nevaru, man ir baigā ideja, es tagad tur spēlēšu tur, nezinu, kaut kādas tur changes, un es tagad likšu gabalā viņu. Nē, es to nevaru izdarīt. Man nav tādas prasmes nospēlēt uzreiz. Ja? Es nevaru nospēlēt. Ja es iemācos, es varu nospēlēt. Ja? Ja es iemācos. Bet tas ir iemācīts skandarbs, vai nu es pats savu skandarbu tur iemācos tā kā klasiski, ja? Lai es viņu varu nospēlēt. Bet rakstot mūziku, es nemācos. Es vienkārši rakstu. Kā es to daru? Kā jau es teicu, man skila nav. Man vajag kaut kādu pavadienu. Tēma, pieņemsim, par ko rakstīt. Šobrīd tagad septembris, ja? 1. septembris vai rudens. Ja? Starp citu, oktobris man ir tāds skandarbs, to es jums pēc tam parādīšu. Tas ir mans mēnesis, oktobris vispār, rudens ir mans laiks. Bet man vajag to pavadienu. Kā sākt? Tagad mēs sēžam, ja, šeit, un mums jāuzraksta dziesma. Ar ko mēs sāktu? Uzreiz teikt, tas... Jā, basa līniju var rakstīt. Var sākt ar basu. Kā vēl var rakstīt? Melodiju var rakstīt. Bet no kurienes, kas būs tas... No kurienes nāk tā basa līnija? Kas tas būs? Tas būs copy-paste tur vai ne? Tas ir skandarbs, ko visi ļoti labi zina. Es nerakstīšu šādu. Kas ir tas, ko es varētu, ar ko man sākt? Un tas ir triki jautājums. Tas nav vienkārši jautājums. Tas ir, man ir tukša lapa. Es sēžu virtuvē, man tur kafija, es tur kaut ko padzeru, kaut ko tur štukoju. Ar ko sākt? Es tur varu meklēt kaut ko. Tur. Do mažors. Ja? Do mažors, piemēram. Nepatīk. Bišķiņ labāk. Labi. Lai iet. Pirmais akords. Viņš ies tālāk. Uz kaut ko viņš skandarbs jātīsta. Kas varētu būt nākamais akords? Teorētiski, jā. Tur tonika, tur dominante, subdominante, vai ne, tur tā un šitā. Bet es domāju tikai muzikāli. Es nedomāju teorētiski, es domāju muzikāli. Ko es varu izdarīt? Kas būtu nākamais akords? Es negribu kopēt. Ja man sanāks nokopēt, bet es nekopēju.
Man liekas, šitais varētu būt. Ok, man ir 2 akordi jau. Man viņi nav jānospēlē, tāpēc, kad es jau viņus ierakstīju šobrīd. Ja? Ok, es varbūt uzlikšu tempu. Tā, kā mums te bija. Temps, tā, mēs uzliksim tu tempu. Ja nemaldos, tas bija tā. Man liekas, ka tas bija šeit. Jā. Nu, uzliksim šitā. Tātad mūsu ceturdaļa ir... Uzliksim ļoti lai 40. Jā? Dabiski viņš grib tā kā atrasināties uz vai ne? Ok. Un te mēs varam strādāt arī ar garšu, kādu mēs viņu pieliekam. Mēs varam uzlikt. Vai mēs varam... Jo viņam ir tā sajūta, ka es negribu viņu nobeigt, bet es viņu gribu turpināt. Viņam ir tā sajūta, ka viņš turpinās. Ja? Ja? Man šitais akords patīk. Nu, liekam iekšā. Tā. Ja, šeit tad es arī sajaucu akordu, un tad es sakal viņu mēģinu atcerēties, kas tas bija pa kordu. So, tikai pēc dzirdes. Ok. Tā, man atkal jānoklausās, ko es esmu uzrakstījis, lai es varētu secināt, ko darīt tālāk. Ok, ļoti daudz opcijas. Es dzirdu ļoti daudz opcijas. Viņu var... Uzķēru. Liekam iekšā. Īstenībā, ok, parādās baigie diezi, kādam jau tas var nepatikt, bet nu kā ir tā ir, mēs paliekam pie do tonalitātes. Es nezinu, tas ir mažors, jā, tas ir mažors. So, ļoti vienkārši. Izmā tas ir sol mažors, un tagad es aizeju uz fa diezes mažoru. Rūts paliek. Man liekas, ka ir skaidrs, ka šeit īpaši daudz opciju nav, kas varētu sekot tālāk. Jā, noklausās. Ok. Tas varētu būt... Es jau dzirdu to, ka šis intervals, viņš diezgan zemu. Tā septīma, tā ir septīma. Piedodiet, varbūt es aizmirstu. Liela septīma un maza septīma. Pareizi, ir tādi intervali. Vai es tagad jaucu kaut ko? Jā. Viņa dun, šī septīma dun. Un daudz tīrāk. Jo zemās frekvences tā vibrācija ir daudz lielāka, un viņas sāk ēsties, un to bungādiņas to jūt. Nav slikti, bet man labāk patīk šitais.
šitais ļoti plašs salikums. Ok, es pamēģināšu viņu uzlikt. So, tā. Jā, tātad liels intervāls. Šities, laikam. Ok. Ok, man te visu laiku šī nots aizķerās, šito es izdzēsīšu ārā. Kas mums te sanāk šobrīd? Ok, bišķiņ pa daudz priekš sākuma. Šis akords smuks, bet viņš ir ļoti agresīvs. Vai ne? Jūtiet, ka viņš liekas tā kā orķestris, jā, tur, bet es viņu tā nedomāju. So, man ir kaut kas jāmēģina. Guys, come in. So, un tātad es viņu izdzēsīšu. Un man jānoklausās vēlreiz, tāpēc, ka jāsaprot, kur mēs ejam. Augstākā noca varētu būt šitā. Varbūt pat mī. Vai ne? Piekrītiet. Ja? Es vienkārši vados pēc garšas. Ok. Nekāda teorija vispār neeksistē. Ok. Teorētiski, arī praktiski varētu būt, bet man negribās. Es ieliktu varbūt. Uztaisīsim 2/8 no šitā te. Ok. Tā, kas tas bija? Jā, tātad. Tas ir sus laikam, jā? Nē, īsti nav. Vienalga, kā viņu sauc. Mēs vadamies pēc dzirdes. Un mēs viņu salīgojam ar Ok. Šitais akords, jūtiet, cik īstenībā viņš ļoti nomaina to virzienu. Viņam ir tāds, viņš vairs nav klasisks, teiksim tādā izprasmē. Tur nekas nav sarežģīts, bet tā sajūta ir tāds bišķiņ lauziens, straujāks tāds līkumiņš. Ja? Straujāks līkums. Un jāpaklausās vēlreiz. Es apmēram jums stāstu to situāciju, kā es to daru. Cik tas īstenībā ir, tie ceļi ir ļoti daudz, tās izvēles ir ļoti daudz, vai ne, kur mēs varam iet. Un tas ir ļoti personisks stāsts, un tā tam arī jābūt ir. Tā tam arī ir jābūt. Un anyways, es nobeigšu tagad tās 2 takts, un tad mēs varbūt bišķiņ parunāsim, varbūt kādu basiņu iespēlēt.
Okay. Ir kādas idejas, ko tur varētu ielikt? Fadies? Sol. Okay. Bet, vai ne? Tā tu domā, lai saglabājas augšējā šī nots. Tad ir, es vienmēr klausos. Man prasās šīs akords. Tas būs sol. Varbūt. Ok, uzliekam. Paskatīsimies, kas tur sanāks. Protams, tas nav nekas oriģināls, tas ir ļoti klasiski, ja? Bet es nedomāju šobrīd kopēt nekādu dziesmu, bet es uzskatu, ka viss jau ir uzrakstīts, viss ģeniālais jau ir uzrakstīts. Tad ir... mēs esam pieraduši pie tām 12 skēliem. Tās kombinācijas ir tik, cik ir, lai tas būtu muzikāli un plūstoši. Laikam tas man ir svarīgi, lai tur nav nekādi tur disonances un tā. Jā, var arī to darīt, bet tur vajag daudz vairāk laika. Tad pa tādām jau džez, harmoniju un tādiem korāļveidīgiem tādām atmosfērām, tas ir jau... Es domāju, ka mums sanāks laiks arī tam piedurties, bet pagaidām paklausamies, kas tur sanāk. Tā kā par riteni. Ja šito beidzamo akordu uzlieku, tad viņš liekas, ka viņš atgriežās atpakaļ uz to pašu otro pakāpi. Kā to varētu novērst? Tas ir jādomā. Okay. Ieliktu šo akordu labāk. Jā. Tāda otrā takts. Īstenībā tikpat labi viņu varētu... Okay. Tas būs interesants nobeigums šai mazai etīdei. Tā, es trāpīju tagad. Trāpīju. Okay. So. Jā? Tā. Tā. Okay.
Mums ir divas takts. Principā uz šo akordu arī gabals ir tā kā noslēgums. Pamēģinās, es nezinu, vai šeit tā var darīt. Man liekas, ka kaut kas varēja būt tāds, ka te var ierakstīt 3, 4. Wow! Ir tā, pagaid. Ir labs. No šitādu nospēlēt, man liekas. Wow! Ok. Šo mēs neņemam vērā. Protams, ja mēs rakstām tādu basu, mums ir mūziķiem jānorāda, cik vien maksimāli mēs varam skaidri gaiši. Tas, kad Sibelijus šitādus brīnumus taisa, ok, jo tas ir dzīvajā rakstot, viņam tur savs algoritms, ja? Bet šādi mēs rakstīt nedrīkstam, tāpēc, ka tas ir ļoti sarežģīti, ja es ieraugu tādas notas, kas tas tāds ir. Ļoti vienkārši dziesmu, bet šāds pieraksts nē. Protams, mēs katru noti ierakstam, attiecīgi pareizs grupējums. Jā, mēs esam ar grupējumu šajā laikā ļoti daudz strādājuši. Es domāju, ka jūs saprotat, kāpēc tas ir svarīgi. Ja? Elementāra basa partija, bet ja tur paskatās, tur nekas nav elementārs. Pieņemsim. Un lūdzu, mums ir, tas ir tikai intro, ja? Kā mēs rakstam. Protams, vēl mēs varam pievienot, pieņemsim, mēs varam pievienot melodiju, ja? Ko mēs tagad izdarīsim? Mēs pievienosim vēl kaut kādu instrumentu. Tā, ko mēs varam, tā. Lead, square. Tā, square, tas būs āsāks, laikam, bišķiņ, vai ne, čākli, nekas, lai ir, lai šitāds mums, jā. Mums ir nākamais instruments. Ok. Šeit ir ļoti daudz versijas, vai ne? Tikpat labi tas arī var būt solo. Es jau teicu, ka es neesmu pianists, bet tuitās mēģināšu kaut kādu meldiņu iespēlēt plus mīnus. Gan jau, ka man nesanāks ar pirmo reizi, bet tas nekas. Vismaz idejai. Jā? Okay. Sorry par tām beigām. Tur ir atrasinās uz re mažoru, kas tas maija. Ja? Anyways, mums ir riktīgs kokteilis šobrīd. Izskatās pēc modernās mākslas. Ja? Anyways. Es domāju, ka ļoti skaists skandarbs. 2 takts, bet mums ir ļoti skaists ievads. Un mēs ar šo skandarbu tas var būt ievads, tad mēs varam aiziet uz pantu, varbūt viņš modulējās, tad mēs ejam uz piedziedājumu, vai mēs tur paņemam vidusdaļu. Un šādā veidā mēs strādājam. Un tas ir tas, kā es to daru. Jā, man liekas, tas ir riktīgi stilīgi. Protams, es nezinu, tur kaut kas kā uz tām bunziņām. Ir, ja? Es varētu, varbūt, ja mēs pieliekam vēl setiņu klāt, ja? Tā, teiksim. Paldies.
Jū. Un es saku, nevajag būt ļoti izglītotam vai nevajag būt tur baigam ģēniem, lai rakstītu mūziku. Tas ir vienkārši, man liekas, pats svarīgākais ir tiešām sajust, ko tev harmonija, kā viņa tev rezonē. Akords, ko viņš tev saka, uz kurien mēs ejam. Un jā, nu tas arī ir. Tas arī ir. Vai ne? So, ok. Es varbūt uzlikšu jums kādu skandarbu, ko es esmu uzrakstījis ar to pašu. Ok, nu tas ir tāds oktobris, tāds rudens. Man patīk bišķiņ skumīga noskaņa. Es ceru, ka jums no rīta rīts nesabojāšu jums fantastisko noskaņu. Man patīk skumīgi nav minoriski gabali. Man patīk ļoti klasiska rakstura skandarbi, bet tādā modernā skanējumā. Tur, teiksim, ar gīčiņu, tur subbas apakšā, teiksim, kādu oktāveru pielikt, jā, tur ar efektiem, ar sintezatoriem, jā. Ne tikai tur klasiski, jā, bet tā, te man ir diezgan daudz instrumenti, jā, kā mēs jau to redzam, šeit ir visādi brīnumi. Jā, šādā veidā es arī rakstu muzoniņu. Tā, es ceru, ka te kaut ko var redzēt, varbūt, tas